No 16. līdz 22. septembrim visā Eiropā un arī daudz viet Latvijā, tostarp arī Jelgavā, notika mobilitātes nedēļa, kuras mērķis atgādināt iedzīvotājiem, ka pārvietoties var arī bez ierastajām automašīnām. Viena no šīs dienas aktivitātēm bija eksperiments, kur mēs Hercoga Jēkaba laukumā 25 bērnus aicinājām izmēģināt, cik tad vietas uz ielas aizņem. Vienā, ja 25 bērni sakāpj autobusā, ja mēs izmantojam 2 mikroautobusus, un ja uz ielas ir 20 mašīnas, cik tad mēs šobrīd aizņemam uz ielas, lai bērni vizuāli redzētu, kā veidojas sastrēgumi un kas tad īsti veido šo gaisa piesārņojumu. Ik viens varēja arī uzzināt, kā notiek gaisa piesārņojuma mērīšana, kā noskaidrojām tīrākais gaiss esot Rafa mikrorajonā, bet kopumā arī pie pašreizējās automašīnu plūsmas gaisa piesārņojums normatīvus nepārsniedz. Tomēr tas ir krasi atšķirīgs, veicot mērījumus dažādos laikos. Es esmu mērījis agri no rīta, kaut kur pulkstens 6:30, kad sāk mērīt, un tā gaisa kvalitāte ir normāla, un tad, kad sākās bērnu vešana uz skolu šeit tieši šajā pašā vietā, teiksim, stāvot, tas ir vismaz 1,10 m vai 20 m, ja iznāk no lielās ielas, ja, strauji pieaug slāpekļa dioksīda daudzums. Cik tad viena automašīna izdod? Man tā grūti pateikt pēc tiem datiem, kas ir manā rīcībā, teiksim, jā, cik tātad slāpekļa oksīds, teiksim, jā, kurš pēc tam pārveidojās par slāpekļa dioksīdu, jā, ir 0,08. Un dīzeļmotori, teiksim, 0,005. Tā kā bet tas jau, saprotiet, tas jau viss ir atkarīgs no automašīnu daudzuma. Tas, ka tā viena automašīna ir mazāk, otra vairāk izdod, ja, attiecībā arī no automašīnu vecuma, no regulējuma un tam līdzīgām lietām. Dažkārt izpildes gāzes daudzumu paaugstina paši šoferīši, pašrocīgi veidot izmaiņas mašīnas uzbūvē. Bet tas ir standarta mašīnas motors. Vienkārši uzstādīts uz stenda, viņš ir pielaižams, var pielaist, nodemonstrēt, ja grib dzirdēt. Viņu var gan uzgāzēt, gan pārsteigt ātrumus, ja vajadzība, gan uz priekšu. Var veikt braukšanas veidu, jā, viss kā notiek. Dzīvs automobīls, tikai uz stenda, vienīgā lieta tāda ir. Tu EGR sistēma, ja, ka viņa ir arī, ir labvēlīga. Varbūt, ka dēļ viņas var samazināties bišķi jauda motori, bet viņa otrais sadedzinājums gāzīts. Un tā kā sanāk tā, ka ir ekoloģiskāks gāzes, kad otrais tiek viss sadedzināts. Tāda lieta ir. It kā sīkums, bet standartā viņš stāv motorā. Mobilitātes dienā jelgavnieki varēja arī pavizināties ar elektromobīli un izmēģināt elektrovelospēdu un citus braucamrīkus, kas nepiesārņo apkārtējo vidi. It kā jā. Nav ne jausmas. Segvejs. Jā. Bija kādreiz ar kaut ko tādu? Jā. Un kādas sajūtas? Tāds dīvains. Es stāvu un braucu. Ko tu šodien uzzināji tādu, ko tu nebija līdz šim zinājusi? Es uzzināju, ka pastāv tādi elektriski automobīļi, riteņi uz elektrību vadāmi un, jā. Kāpēc viņi ir labāki par jau pierastajām automašīnām? Jo viņi nepiesārņo dabu, un ir. Vai tu arī centies būt zaļi domājoša meitene? Jā, cenšos. Mobilitātes nedēļa Latvijā šogad notika jau 10. reizi.